Labvakar, RTV skatītāji, pareizs laiks 7 ar RTV ziņām studijā Solvita Stara un šī vakara svarīgākie temati. Vai Kandavas un Kuldīgas pusē uzdarbojas pedofils? Policija sākusi izmeklēšanu. Pagājušā nedēļas nogalē sociālajos tīklos parādījās informācija, ka Kandavā kāds vīrietis uzrunājis nepilngadīgas meitenes, piedāvājot viņas aizvest mājās un saldumus. Ikšķilē no amata noņemts mērs, viņš sola sūdzēties tiesā. Kur dominē korupcijas riski, nelikumīga un neliederīga rīcība ar pašvaldības mantu. Allažu pagasta apgāzēs autobuss, 5 pasažieri nogādāti slimnīcā. Pirms VLGD ierašanās jau visi pasažieri bija laukā, izņemot tās sievieti, kurā ar dažādām traumām nevarēja tikt laukā. Iestājoties atpūsnim, sezonai gatavojas laivotāji, bet laivu izīrētāji nezina, kā rīkoties pandēmijas apstākļos. Šī ir vieta, kur amatā sako līdzi ūdens līmeņu izmaiņām. Pēdējo stundu laikā tas strauji kāpis, un pusē vienos dienā tas sasniedz precīzi 1 metru. Par dažādiem pārkāpumiem, kas konstatēti Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja darbā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs parakstīs rīkojumu par pašvaldības vadītāju Induļa Trapiņa atbrīvošanu no amata. Trapiņš jau ir paziņojis, ka lēmumu pārsūdzēs un ministrijas apgalvojumos izskan nepatiesa informācija, bet vairāk stāsta Dace Siliņa. Rīkojums stājas spēkā ar šodienu, jo ministrijas eksperti vairāku mēnešu garumā apkopojuši informāciju par dažādiem pārkāpumiem, kurus savā darbā iespējams pieļāvis Trapiņš. Kur dominē korupcijas riski, nelikumīga un neliederīga rīcība ar pašvaldības mantu, pilnvaru pārsniegšanu un patvaļīga vienpersoniska lēmuma pieņemšana pretēji sabiedrības interesēm. Trapiņam pārmet arī valsts un pašvaldībai piederoša ceļa posma un tilta būvēšana bez attiecīgu dokumentu saskaņošanas. Iepriekš mēdījos izskanējušas ziņas par pārkāpumiem mēra ģimenes īpašumā. Trapiņš uz karstām pēdām šodien sasauktā domes preses konferencē stāstīja, ka ministrijas lēmumu pārsūdzēs un norādīja, ka par viņu izplatīts daudz apmelojošas informācijas. Apstrīdēšu tiesā un par šo manu atstādināšanu. Negribu dzirdēt melus, apmelojumus, kādi arī nāk par manīm. Tikmēr opozīcija Ikšķilē varam lēmumu vērtē kā pareizu, jo par Trapiņa iespējamajiem pārkāpumiem runāts jau ilgi. Šo lēmumu principā jau gaidījām jau kādu laiku, jo uz Trapiņa kunga pārkāpumiem visdažādākajiem mēs jau norādījām ilgākā laika posmā. Arī vairākas reizes lūdzām viņam personiski atkāpties. RTV aptaujātie iedzīvotāji gan pauž labas domas par atstādināto mēru. Man nekāda pretenzija nebija pret šo mēru. Nē, vispār runa kaut kāda bija, kad viņš nebūs. Bet man viņš nav traucējis un nav palīdzējis neko briesmīgi. Tur par to, ka viņš ar to sievai to dzīvojumu, visu to, bet pastieties, kāda Ikšķila paliek. Ikšķila tikai ar vien labāk un labāk dzīvo. Atstādinātais Ikšķiles mērs pagaidām vēl domā, vai kandidēt nākamajās vēlēšanās un gatavs tiesāties ar varam. Savukārt varam sola vērsties tiesību sargājošās iestādēs, lai tās vērtē Trapiņa rīcību. Dace Siliņa, Andris Krauja, Artis Super, RTV. Ar 3 nedēļu starplaiku Kabiles pagastā Kuldīgas novadā un Kandavā sabiedrību sabiedrējis kāds aizdomīgs transporta līdzekļu vadītājs ar dīvainiem piedāvājumiem nepilngadīgām personām. Sociālo tīklu komentāros vecāki stāsta, ka balts busiņš, kura vadītājs piedāvā mājās nogādāt bērnus, manīts arī citviet Kuldīgas un Talsu novadā. Pagājušā nedēļas nogalē sociālajos tīklos parādījās informācija, ka Kandavā kāds vīrietis uzrunājis nepilngadīgas meitenes, piedāvājot viņas aizvest mājās un saldumus. Sākotnējā informācija liecināja, ka tas noticis tur, depo laukumā, kur ir arī kameras, taču vēlāk izrādījās, ka viņš uzrunājas bērnus tur aiz līkuma, kur kameru vairs nav. Piedāvājums aizvest mājās 3 māsas vecumā no 10 līdz 13 gadiem bija aizdomīgs, jo viņas dzīvo 100 metrus no notikuma vietas. Vīrietis apgalvojas, ka pazīst meitiņu vecākus, tā RTV stāsta viens no vecākiem, kurš informāciju uzzinājis no savām meitām. Aptuvenais laiks, kad vīrietis esot runājis ar bērniem, ir no 5 līdz 7 vakarā, kad viņas bijušas ceļā uz blakus esošo veikalu. Meitenes viņas jau neatšķir, ne mašīnas marku, neko, protams, kad tas līdz ar to nekas nav piefiksēts, ne mašīnas numurs, ne arī marka. Bet tā kā busiņveidīgs ir bijis balts.
Šodien Kandavā satiktie vecāka gadgājuma cilvēki par šādu gadījumu dzirdējuši nav, taču jaunāko vidū ir satraukums. Nekur nelaižam viens pašs vairs, teiksim. Cenšamies, vecāks, lai viens ir līdzi vai kaut kur iet vai kā. Kabilē baltais busiņš riņķojas ap vietu, kur bērni bijuši, fotografējis un, kad gribējis piestāt, iztraucējusi garām braucoša mašīna. Taču Kabiles iedzīvotāja Madara Ozoliņa policijā nolēma nevērsties. Domāju, nekādu pierādījumu nav. Es jau pagads priekšādā teicu, lai apskatās tāpēc kamerās vai kaut kas ir redzams, tad es arī būtu griezusies policijā. Ja iesnieguma nav, policija nevar pārbaudīt sociālajos tīklos visus minētos gadījumus, vilkt starp tiem paralēles un saprast, vai bažām ir pamats. Pēc iesnieguma Kandavā sadarbojas gan valsts, gan pašvaldības policija, kas kolēģiem ļauj izpētīt pilsētā esošās kameras. Valsts policija aktīvi to visu pētīja un salīdzināja visus pulksteņus no vienas kameras līdz otrai, vai tur tas ir tādā ziņā, ka lai atrastu, kas pārvietojās virzienā uz to pusi, kuru mums interesē. Pats fakts, ka bērnus uzrunā, nav ne noziegums, ne administratīvs pārkāpums, bet ņemot vērā riska momentu, pieejamā informācija tiek pārbaudīta. Es nevienā brīdī neapgalvoju, ka tā bija. Jo tas jau viss ir pārbaudas procesā. Mums ir apzināti iespējama, teiksim, jau no transporta līdzekļa un persona. Un tad jau mēs tālāk ar citām metodēm pasakosim līdzi. Parasti šīs personas neapstājās pie viena gadījuma, tas ir tādi sistemātiski, tad jau būs arī nākamie, un tad jau mēs varēsim vilkt paralēlus. Valsts policijas pieredzē ir arī gadījumi, kad stāsta par vīriešiem, kas vilina bērnus busiņos, izrādās nepatiesi. Taču policija aicina visus, kuri pamanā aizdomīgus gadījumus, vērsties ar iesniegumu policijā, lai tā ir pamats sākt izmeklēšanu un varētu ātrāk atklāt iespējamo pārkāpumu. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, RTV no Kandavas. Bet Allažu pusē šis rīts sācies ar avāriju. Starppilsētu autobuss tā dēvētā melnā ledus dēļ iebraucis grāvī. Diemžēl 5 pasažieri avārijā ir cietuši un nogādāti arī slimnīcā, bet pašu transportu no grāvi nācās vilkt ārā vairāk nekā 4 stundas. Tematu turpina Lotārs Zariņš. Melnais ledus. Tas ir galvenais avārijas iemesls, ko RTV min valsts policija. Es domāju, ka lielākai daļai autovadītāji būtu skaidrs, atrodoties tur uz vietas, kā arī ceļu policijas darbinieki konstatēja, ka brauktuve bija pilnīgi slidena. Tas arī bija tas tīrais melnais ledus. Tur bija grūti staigāt ar kājām, nemaz nerunājot par braukšanu ar automašīnu. Zvanu par negadījumu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā saņēma īsi pēc 7 rītā. Uz notikumu vietu devās 4 mediķu brigādes, kā arī ārstu speciālisti. Kopumā palīdzību no visiem iesaistītajiem bija nepieciešams 6 cilvēkiem. Viens no šiem 6 cilvēkiem tika skatīts un palika uz vietas, nebija nepieciešams nogādāt ārstniecības iestādē, un sekojoši 5 cilvēkus mediķi nogādāja slimnīcā uz papildus izmeklējumiem un tālākās palīdzības saņemšanai. Traumas cietušajiem vērtējamas kā vieglas, bet atsevišķos gadījumos jau kā vidēji smagas. Taču tikai pēc izmeklējumiem varēs novērtēt veselības stāvokli. Viens no cietušajiem pasažieriem pēc autobusa iebraukšanas grāvī paša spēkiem nevarēja tikt ārā. Ierodoties notikuma vietā, autobus bija uz sāniem. Pirms VLGD ierašanās jau visi pasažieri bija laukā, izņemot tās sievieti, kurā ar dažādām traumām nevarēja tikt laukā. Notikuma vietā glābšanas darba vadītājs pieņēma lēmumu izsist aizmugurējo sīklu, lai palīdzētu pasažieriem tikt laukā. Ap 10:00 rītā notikuma vietā ieradās evakuātora speciālisti un darbs ilga vairākas stundas. Izstāšos šitā, tur nostāsies nekāds, vai tu man palīdzēs kaut kā jāuzstāvēt mums šitā parādā. Tā, tu nemūc projām, tu piesalē. Valsts policija RTV atzīst, ka visticamāk pasažieri nebija piesprādzējušies. Ja būtu, traumas būtu vieglākas un iespējams uz slimnīcu jādodas nebūtu. Tāpat policija atzina, autobusu vadītājs brauca pārāk ātri, neņemot vērā to, ka uz ceļa bija melnais ledus. Lotārs Zariņš, Reņģis Žagariņš, RTV.
Iestājoties atpūsnim, sezonai gatavojas laivotāji, tikmēr laivu izīrētāji nemaz nezina, kā rīkoties pandēmijas apstākļos. Šis viens no tematiem šī vakara RTV ziņās. Šī ir vieta, kur amatā sako līdzi ūdens līmeņu izmaiņām. Pēdējo stundu laikā tas strauji kāpis, un pusē vienos dienā tas sasniedz precīzi 1 metru. No 1. marta valsts sāks izmaksāt 500 eiro par katru bērnu. Valdība šodien pieņēma gala versiju, piešķirot šim nolūkam 182 miljonus eiro. Šāds atbalsts pienāksies personai, kurai ir tiesības uz bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz 1 gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti vai kurai sakarā ar bērnu dzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns dzimis līdz ārkārtējās situācijas beigām. Vienreizēju atbalstu par katru bērnu saņems arī tie, kuriem tiesības saņemt bērnu kopšanas pabalstu līdz 1 gada vecumam vai ģimenes valsts pabalstu ārkārtējās situācijas laikā. Ģimenes ārstu prakses šobrīd ir ļoti noslogotas, jo paralēli senioru Covid-19 vakcinācijai ārsti turpina veikt arī citus ikdienas pienākumus. Mūsu kolēģi Rasa Krūmiņa skaidroja, kāda šodien ir ģimenes ārstu ikdiena. Valmieras doktorāta ģimenes ārstei Gunai Poikānei šī jau ir 5. diena, kad praksē tiek veikta vakcinācija. Klientu vidū ir daudzi seniori, no kuriem vairāk nekā 90 ir gatavi saņemt poti. Temperatūra kā parādās, tāpat viņa arī pazūd, un, protams, ne visiem cilvēkiem, bet man jābrīdina jūs par to lietu. Ārsti stāsta, kāda ir sistēma, kā saņemt informāciju par vakcinējamajiem un kā tas tiek vai netiek saskaņots ar manavakcīna.lv. Sākumā ģimenes ārsta prakse pati apzvan visus seniorus un noskaidro, kurš vēlas saņemt vakcīnu. Tāpēc, lai piedod pacienti, bet mēs nevaram cilvēku, kurš ir piereģistrējies Mana vakcīna LV, pieņemt pirmo, ja pieņemsim manā praksē ir ļoti daudz senioru. Klāt pie ikdienas pienākumiem tagad nākušas rūpes par pašas vakcīnas pasūtīšanu un arī jāgādā, lai to pirmkārt visu izpotētu un otrkārt, lai vakcīnas turētu pareizos apstākļos. Vakcīnas tiek piegādātas augstuma somās, viņas jāglabā leduskapī, kurā ir jābūt 2 līdz 8 grādu temperatūrai. Šī temperatūra vairākas reizes dienā tiek uzraudzīta. Vakcīnām jāseko līdzi, vai nemainās viņu krāsa, vai neparādās duļķes. Viens vakcīnas flakons paredzēts 10 personām. Katram flakonam ir arī izlietošanas derīguma termiņš – 48 stundas. Ārsti par šo nesatraucas, bet norāda uz citu sistēmas problēmu. Ārstam informācija par vakcinēto jāievada e-veselības portālā diennakts laikā, taču šobrīd portāls nestrādā, un no 10 potētajiem pacientiem iesniegt informāciju var tikai par 1. Nacionālais veselības dienests, slēdzot papildus līgumu par šīs grupas un vispār šo vakcināciju, mūs aptaujāja, cik mēs esam gatavi cilvēkus vakcinēt nedēļā. Respektīvi, šis ir papildus darbs, ko mēs veicam papildus Covid laikā. Seniori pie ārstes ierodas ar apskaužamu regularitāti. Dažiem bail, daži neziņā, kā būs, bet citi gatavi saņemt poti. Vienkārši notiekās, tad viņa nebūs vakcinējies, bail, saka. Ja vakcinējies, tad nezinu, kā būs. Par to, kā seniori uztver vakcinēšanos, stāsta arī šīs ģimenes prakses medicīnas māsa. Viņa nebaidās un viņa uzticās mums. Uzticās tiešām un nāk un dara to. Dotajā brīdī, kamēr es apzvanīju un uzaicināju, neviens man nepateica nē. Ārstiem arī jāskaidro par pašām vakcīnām. Neizbēgams ir jautājums, kura ir labāka, kura nē. Mēs ļoti cenšamies jau iepriekš pacientus pierakstot uz vakcināciju, brīdināt par to, kāda firma ir vakcīnas, vai cilvēks piekrīt, vai cilvēks nepiekrīt. Tas, ka cilvēks nepiekrīt vakcinēties ar AstraZeneca firmas vakcīnu, nenozīmē, ka viņš savu rindu pazaudē, bet spriežot pēc alerģiskām reakcijām uz vakcināciju, es nevaru arī pēc kolēģi, kuri jau dažas dienas iepriekš sāk vakcinēt pirms manis pieredzi izteikties, ka būtu anafilaktiskas reakcijas vai ļoti daudz blakus parādību. Ģimenes ārste RTV saka, ka slodze ir liela, jo pēc palīdzības vēršas arī citi slimnieki. Neviens nav atcēlis arī hronisko pacientu aprūpi, tāpat turpinās darbs ar Covid inficētajiem un kontaktpersonu novērošanu. Par to, ka e-veselības portāla vājais darbs vēl vairāk apgrūtina ārstus, saka arī citi ģimenes ārsti, kas liek bieži vien ievadīt informāciju arī pēc darba dienas beigām.
Rasa Krūmiņa, Emvats Mosakovskis, RTV. Pieaugot pandēmijas izplatībai, terapijas nodaļās vidēji smagus pacientus ar Covid-19 kopš decembra uzņem arī mazākās slimnīcās. Ludzas medicīnas centrā, kā arī Balvu Gulbenes slimnīca apvienībā 2 mēnešu laikā bijuši jau vairāki 100 pacientu. Tas ir atspaids un palīdzība darbā reģionālā līmeņa medicīnas iestādēm, tāpat arī iespēja vietējiem mediķiem gūt jaunu pieredzi un zināšanas, kā arī pacientus nav jātransportē tālu no dzīves vietas. Darbu ar pacientiem, kam ir Covid-19, mediķi mazajās slimnīcās vērtē kā palīdzības roku reģionālajām medicīnas iestādēm cīņā ar nezināmo. Ludzā kādreizējā infekciju nodaļa Covid pacientiem pielāgota pērnā gada nogalē, izveidojot karantīnas zonu ar 30 gultas vietām. Tā tad ir atsevišķa ieeja ar atsevišķu pacelšanos uz 4. stāvu, lifts, pa kuru neviens cits pacients vai personāls nepārvietojās, pilnā ekipējumā. Darba apstākļi nav no tiem vieglākajiem. Arī slimnīcas teritorijā izveidotas vairākas ieejas un notiek pacientu plūsmas pārdale. Atjaunotā terapijas nodaļa jau vairāk nekā 2 mēnešu garumā ir atbalsts tuvāk esošajai Rēzeknes slimnīcai. Mums kā pirmā līmeņa slimnīcai intensīvās palātas un anesteziologa reanimatologa nav. Tāpēc šeit mums atrodas tā relatīvi drusku vieglāk pacienti. Strādājam pa dienu 2, pa nakti tā tad paliek viena medicīnas māsa, bet darba ir daudz. Nodaļa praktiski visu laiku ir 100% piepildīta. 26, 27, 30 pacienti faktiski visu laiku. Pieredze, protams, ir milzīga. No iekārtām skābekļa apgāde mums faktiski bija. Tur daži reduktori bija jāpamaina, lai palielinātu plūsmu. Kopš decembra vairāk nekā 140 pacientus ar Covid-19 ir uzņēmusi arī slimnīca Balvos. Šeit pērn bijušajā infekciju nodaļā veikts remonts un lemts par ēkas tālāko izmantošanu tieši tad, kad pandēmija pieņēmās spēkā. Pacientu skaitam augot, daļa no viņiem ir arī bērnu nodaļā, savukārt bērni aprūpēti vēl citās telpās. Mums būs savs personāls, savi ārsti, kas būs izgājuši šīm ugunskristībām cauri un mācēs un pratīs augstvērtīgi arī ārstēt pacientus. Mums ir uz doto brīdi bijuši no Gulbenes, no Balviem, no Alūksnes, no Tilžas, no Viļakas. Šīs reģioniņš, pacienti. Tas ir arī ļoti svarīgs moments, kad nav jāmēro, netiek vests viņš uz Rīgu vai uz Valmieru vai Rēzekni. Visi cilvēki ir samērā noguruši no visa tā. Un ārstam ir jābūt labam vidutājam, lai būtu kontakts ar šo pacientu nepieciešamības gadījumā ar tādām slimībām, kas ir klāt viņiem un nepieciešama kāda konsultācija, mēs sazināmies. Pamatā zvanam uz Stradiņu slimnīcu, tur gan ir kardiologi, gan reanimatologi. Šobrīd abās slimnīcās medikamentu un ekipējuma pietiekot, taču trūkst skaidrības par finansējuma sadali un citiem jautājumiem. Solījumi ir, bet šobrīd tikai oktobris, novembris samaksāts. Tās ir piemaksas darbiniekiem, tas ir individuāla aizsardzības līdzekļi. Solīts ir, ka samaksās, cerams, tas tā arī būs. Arī gribētos lielāku skaidrību par vakcināciju. Tā reģistrēšanās caur Mana vakcīna LV, telefonu, ģimenes ārstu. Tā kā mēs ir vairāk, manuprāt, vairāk ienesusi hausu nekā skaidrības. Ludzā aprēķināts, ja vakcīnas būs plašāk pieejamas, tad vienā dienā šeit poti varēs saņemt aptuveni 150 personas. Tāpat arī plānots iegādāt mobilo rentgena iekārtu un jau tagad gaitiņos izvietoti bezkontakta termometri. Ausma Sprukte, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija. Prioritāro projektu īstenošanai šogad katra pašvaldība no valsts kases var saņemt maksimālo aizņēmumu summu 400 000 eiro. Jelgavas novada skatījumā tā visvairāk esot nepieciešama bērnu rotaļu laukumu atjaunošanai pie Staļģenes vidusskolas. Samaksāt par dārgo projektu gan nāksies arī pašreizējā Ozolnieku novada iedzīvotājiem, kas pēc reformas tiks iekļauti paplašinātajā Jelgavas novadā. Staļģenes vidusskolas paspārnē atrodas viena no lielākajām Jelgavas novada pirmskolas izglītības iestādēm ar gandrīz 100 bērniem, kuru rīcībā pašreiz ir tikai 90. gados veidots rotaļlaukums. Šovasar jau bija aizgājis tik tālu, ka
šeit praktiski jau kļuva bīstami rotaļāties, un tad audzinātājs paprasīja, un mēs tur skolas priekšā nolikām 2 smilšu kastes, un tur viņi salika dažādus tos rīkus, un zālītē vienkārši rotaļājās pie skolas. Tagad pašvaldības Staļģenes vidusskolas teritorijas labiekārtošana noteikusi kā prioritāro investīciju projektu un pretendē uz maksimālo aizņēmumu summu no valsts kases 400 000 eiro. 400 000 tas ir maksimālā summa, ko šādiem darbiem var dabūt no valsts kases, taču tas nav ne tuvu iespējams tiem darbiem, kādi tiks tām summām, kuras tiks izsludināts pēc iepirkuma beigšanas. Mēs ļoti ceram, ka mazākas. Jo šis iepirkums jau tika arī dibināts pirms 2 gadiem, un tur summas bija ap 300 000. Par šiem līdzekļiem paredzēts pārbūvēt piebraucamo ceļu atkritumu izvedējiem, uzsliet žogu, kā arī iekārtot mūsdienīgu un vidēji draudzīgu rotaļu laukumu ar 5 zonām. Tajās paredzēta gan baskāju taka, gan kukaiņu māja, gan vieta teātrim, āra kafejnīca un daudzas citas iespējas izzinošām rotaļām. Jāpiebilst, ka Staļģenes vidusskolas direktors ir domas deputāts, bet tas noteikti nesot bijis iemesls, kāpēc prioritāte noteikta šim projektam. Šādi būvprojekti mums bija 2 skolēm, tā bija Eleja un Staļģene, un tā kā Staļģenes vidusskola ir viena no lielākajām novadā, kurā arī mācās cilvēki no kaimiņu pašvaldības, tas ir no Ozolniekiem pārsvaru. Tagadējais Ozolnieku novads jau jūlijā kļūs par daļu no Jelgavas novada un aizņēmums būs jāatmaksā visiem kopā. Likums paredz, ka šādi projekti jau šobrīd jāsaskaņo ar visām jaunā novada pašvaldībām. Pašlaik šāds saskaņojums gan vēl nesot, bet kaimiņu novada vadība uzskata, ka tā tomēr vairāk esot formalitāte. Un, ja deputāti ir lēmuši, tad otrai pašvaldībai tomēr būtu nekorekti noraidīt. Sevišķi šajā situācijā, kad mēs runājam par bērniem. Šobrīd tiek gatavots projekta pieteikums Vāram. Būtu svarīgi arī vērtēt, vai šis te objekts vai tā iniciatīva būs svarīga arī pēc administratīva teritoriālās reformas. Piemēram, infrastruktūras gadījumā izvērtējums par to, kā šis infrastruktūras objekts iekļausies jaunveidojumā pašvaldībā kopējā pakalpojumu tīklā. Vai izmaksas šādam projektam tomēr nav pārāk liels un vai pašvaldības saistības pieļauj aizņēmumu vērtēs Finanšu ministrija, kur gan skaidroja, ka pirms iesnieguma saņemšanas ko komentēt nebūšot korekti. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV no Zemgales. Lai arī no ārpuses izskatās kā vienkārša padomju laika ēka, Druvienas kultūras nams iekļauts aizsargājamo pieminekļu sarakstā. Pirmajā brīdī var šķist, kāpēc gan, ar ko ēka atšķiras no citām līdzīgām. Izrādās, vērtības slēpjas tās iekšpusē, un tās jums parādīs mana kolēģe Elīna Lapiņa. Ieejot Druvienas kultūras namā, vispirms acu skatiens veras pāri foajē telpai. Aiz režģota nodalījuma redzama vieta gardrobei, bet tad, paveroties uz otru pusi, daļa apgleznotas sienas. Dodoties vēl tālāk, skats patiešām iespaidīgs, apgleznotas ir visas sienas. Tiem zīmējumiem, gleznojumiem te var redzēt, viss gada gājums ir. Ja vēl tā rūpīgāk paskatāmies arī cilvēka mūža gājumu, visu var izsekot līdzi uz šiem gleznojumiem. Un tie cilvēki, kurus 82. gadā drīkstēja parādīt, ka Druvienā tāda ir. Šajos laikos vēl būs kādi 5-6 klāt vairāk droši vien, ko nedrīkstēja dažādu iemeslu pēc ārzemēs, kas bija projām aizbraukuši pēc kara un devušies, tos nedrīkstēja parādīt. Monumentālie interjera sienu glaznojumi, kuru tematika saistīta ar Druvienas kultūru vēsturi, ir mākslinieku Brigitas un Ralfa Jansonu darināti un ir viena no kultūras nama vērtībām. To vidū arī Jākaba un Miķeļa Hofertu oriģinālie metāla kalumi un tradīciju zālē izvietotais panno Druvienas dziesma, ko veidojusi māksliniece Helga Melbārde Krisberga. Viņš tiek sagatavots īpaši, katra flīzīte apstrādāta un dedzināta un pēc tam iesēdināta šī sienā. Liekas, ka viņai tā kā glezna piekārta, skatoties, bet patiesībā tā nav. Flīzes ir iesēdinātas vispirms sienā, tā iekšā,
un tad viņām ir uzlikts virsū tas rāmītis. Darbi viņai ir tikai 8 šāda veida, un tas ir viens no tiem 8 ļoti vērtīgajiem mākslas darbu katalogā viņš ir iekšā. Tagad par kultūras nama vērtībām tās vadītāja stāsta ar mierīgu sirdi, bet vien pirms pāris gadiem esot bijušas bažas, ka tās varētu zaudēt. Gulbenes novada pašvaldība prātojas ēku nojaukt, jo ir sliktā tehniskā stāvoklī un uzturēšanas izmaksas ir dārgas. Tāpēc iedzīvotāji savāca ap 200 pārakstu un iesniedza vēstuli gan pašvaldībai, gan Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldei, lai sienu glaznājumiem un metāla mežģieņu kalumam tiktu noteikts aizsargājama kultūras pieminekļa status. Tātad kultūras nams būtu nosargāts, kas arī izdevās. Pašvaldībā norāda, ir labi, ka vērtības ir apzināts un atzītas, bet nav bijusi doma nojaukt kultūras namu. Runa bijusi par ēkas administratīvo daļu, kas tika atzīta par eksploatācijai bīstamu. Bet tagad jādomā citi risinājumi, ko ar to iesākt, jo, lai arī pieminekļa status noteikts pašam kultūras namam, tas viss ir vienots komplekss. Un visas darbības būs jāsaskaņo ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi. Ja ir kopējais siena objekta un viss pārējais, tas ir jāsaskaņo. Nav tā, ka tas ir nodalīts nost, ka es vienmēr smējos, ja pogi ir pie mēteļa piešūta, tad, pāršujot, viņi ir jāsaskaņo, kāda būs. Līdz ar to pašiem jau ir druvieniešiem jāsaprot, kā viņi izmanto šo kultūras namu, bet ar šo ēku, teiksim, manā skatījumā arī, lai viņi atremontētu, un ja mums pašiem reāli viņu nevajag, lai mēs viņu izīrētu vai iznomātu, mēs jau neatpelnīsim 600–700 tūkstošus atpakaļ, un šis lēmums, ko un kā apsaimniekot šo ēku tālāk, ir būtisks arī tagad. Viņi ir jākurina un jātēra energoresursi, ja viņai nav pielietojama. Pašvaldība gan nav bijusi pretiedzīvotāju iniciatīvu iekļaut kultūras nama aizsargājamo pieminekļu sarakstā, taču papildus finansējumu kādiem remontdarbiem vai restaurācijai šis status līdzi nedod. Labā ziņa ir tāda, ka mēs esam apzinājuši valstiska līmeņa vērtības. Tas, kas varbūt nav tas tik veiksmīgs un pozitīvais, ir tas, ka šobrīd arī visām izmaksām, būvniecības izmaksām būs šis restaurācijas koeficients, kas, ņemot vērā to, ka tas nav valsts nozīmes, bet reģionālās nozīmes piemineklis, tas ir pašvaldības budžeta līdzekļi. Vienīgi kādām mazākām arhitektoniskām izpētēm pašvaldība var pretendēt uz valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes arhitektūras un mākslas daļas vadītāja Anna Ancāne rakstiskā vēstulē piebilst, 90. gados un vēlāk daudzi padomju perioda objekti ir zuduši vai radikāli pārbūvēti, tādēļ nākotnē svarīgi saglabāt mākslinieciski augstvērtīgākos, raksturīgākos un autentiskākos. Druviens kultūras nams līdz mūsdienām saglabājies praktiski neskarts. Autentiskuma pakāpe ir atbilstoša valsts aizsargājumā kultūras pieminekļa statusa piešķiršanai. Elīna Lapiņa, Emats Mosakovskis, RTV. Laikām pamazām kļūstot siltākam, daudzās Latvijas mazajās upēs strauji ceļas ūdens līmenis. Kamēr Kurzemes upēs ledus vāks jau izgājis, Austrumu Latvijā daudz vietu upes vēl nosaktas. Taču ekstrēmāko izjūtu cienītāji jau šajās brīvdienās gatavojas pirmajiem šīs sezonas straujajiem nobraucieniem, piemēram, pa Amatas upi. Tomēr laivu nomu sniedzējiem trūkst atbildes, kā laivotājiem pandēmijas apstākļos nodrošināt epidemioloģisko drošību. Jūs redzat, cik mums sniegs vēl ir? Tāda mums situācija tagad. Līdz šim līmenis Amatas upē ceļas visai gausi. Tā RTV ziņām stāsta laivu nomas Amatas laivas pārstāve Anžela Brice. Mēs tikai 3 dienas atpakaļ slepojam pa Amatu. Jūs gribat, lai uzreiz laivojam. Pacelsies ļoti labi, bet uz cik ilgu laiku nevar zināt, atkarīgi cik pēkšņi būs silts. Ja viņš būtu ļoti silts, tad viņš ātri pacelsies un ātri nokritīsies. Bet ja viņš tā celsies pa nakti mīnusi, pa dienu plusi, tad varētu būt ilgi. Tikmēr ekstrēmo izjūtu cienītāji jau asinot airus, lai šajā nedēļas nogalē iespējams jau dotos iekarot straujākos mazo upju atvarus. Pieredzējuši laivotāji nobraucienam izvēloties kajekus vai pat supdēļus. Pa kuru upi arī vēl izdomās, vai tā būs Amata, vai tā būs Līgatne, vai tas būs Raunis, vai tās būs visas 3 upes. Tas jau ir daudz interesantāks nekā Amata un daudz prasmes vairāk prasošs. Ja nav pārliecināts par savām prasmēm, tad nevajag kāpt tajā upē. Pieredzējušiem asu izjūtu cienītājiem nobraucienam pats labākais līmenis Amatas upē esot ap 1,20 m.
Šī ir vieta, kur amatā sako līdzi ūdens līmeņu izmaiņām. Pēdējo stundu laikā tas strauji kāpjas, un pusē vienos dienā tas sasniedz precīzi 1 metru. Visdrīzāk nedēļas nogalē kaislīgākie sporta cienītāji varēs ļauties straujajos upes mutuļos. Hidroloģa Līga Klīns RTV ziņām prognozē, ka Gaujas upju baseinā palu laiks sāksies vien marta vidū. Tad arī upes kļūs drošas laivošanā, jo pagaidām daudz vietu ledus vēl nemaz nav izgājis. Vismaz mūsu novērojuma stacijā tur gar krastiem vēl ir piesalas, un ūdens līmenim ceļoties ledus tiks atrauts, viņš sāksies ledus iešana, un, manuprāt, tas ir pārāk bīstami, lai laivotu. Tikmēr laivu nomes pārstāvis stāsta, pirmie nobraucieni visdrīzāk būs vien tuvā ģimenes lokā, jo nav skaidri dažādi epidemioloģiskās drošības jautājumi. Piemēram, kā laivotājs pēc brauciena nogādāt sākuma punktā. Mēs par šo te esam domājuši, mums vēl skaidra plāna nav, kā mēs to darīsim. Kādā gadījumā šī brīža tā doma ir parunāt un saprast, kāda ir vispār pasažieru pārvadāšanas noteikumi, un tad tās 15 minūtes, kur tos šofērs ir jāparved, tad vedīsim tādā veidā, kā to liek valsts darīt pasažieru pārvadāšanā. Es uz šo momentu vispār nekā nezinu. Man šodien uz šo momentu man vienkārši ir jākonservējas tā, kā kūrums ramā un gaidi, kas notiksies. Ko nosvēdīts kaut kāds brīnums sartā. Tikmēr Veselības ministrijā saka, šobrīd laivu nobraucieni izklaides nolūkos nav atļauti, taču, ja cilvēki tādā dodas, lai sportotu, jāievēro valstī jau noteiktie epidemioloģiskie pasākumi, kas ir līdzīgi kā, piemēram, slēpošanas trasēs. Ja mēs dodamies uz šādu sporta aktivitāti, tad, protams, nekādā gadījumā nedodamies kopā no vairākām mājsaimniecībām, tikai viens mājsaimniecības ietveros, arī esot jau uz vietas, katrā ziņā tā nav izklaide, tāda pulcēšanās izpratnē tas nav pieļaujams. Vēl jāpiemina, ka laivu nomes jau pagājušajā sezonā pēc katra nobrauciena veica rūpīgu airu dezinfekciju. Savukārt par atrašanos uz upes un laivā, jāteic, šeit cilvēks atrodas brīvā dabā un nav pakļauts tiešai saskarsmei ar vīrusu. Lotārs Zariņš, Laura Jansone, Reinis Žagariņš, RTV. Pieminekļa lielgabala pazušana Jēkabpilī izraisīja nemazums teoriju par notikušo, bet kāds pilsētas iedzīvotājs, izmantojot radušo situāciju, izstādījis pilsētvidē mākslas darbu lielgabala izskatā. Ironiski, ka līdzīgi kā īstais lielgabals arī imitācija tika aizvākta. Kur tā palika un kas to īsti izveidoja, to zina stāstīt Vidusdaugavas televīzija. Vakar Jēkabpils pilsētvidē kādas ielas malā tika novietots lielgabals. Drīz vien tapa skaidrs, ka tas nav šonedēļ pazudušais piemineklis, bet gan paštaisīta lielgabala imitācija. Dodoties uz vietu, kur objekts redzēts, pamanījām traktoru, kurš veda to pašu lielgabala imitāciju. Vēlējāmies noskaidrot, uz kurieni tas ceļot, tādēļ sākām sekot transportlīdzeklim. Brauciena gala mērķis izrādījās Sijā Jēkabpils pakalpojumi, pilsētas pašvaldības uzņēmums, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu. Uzņēmumā skaidro, ka lielgabala atveids ticis aizvests, jo tas esot uzskatāms par atkritumu. Tagad tas atrodas Jēkabpils pakalpojumu slēgtā teritorijā. Drīz vien atrodam objekta autoru, kas izrādās brīvmākslinieks Arnis. Viņš ir šokā par notikušo, uzsvarot, ka tas ir viņa un vairāku viņa domu biedru veidots mākslas darbs, kas tapis jau kādu laiku iepriekš, vēl pirms īstā lielgabala zādzības. Pavasara izstādē gatavojamies. Kaut kādi 12 mums eksponāti ir paredzēti. Izstādīti arī saskaņojot ar pašvaldību, izstādīt dažādās Jēkabpils vietās, turkos. Principā tur bija zīme, visiem zināmā zīme pret karu, ka mēs iestājāmies par mieru. Viņš bija domāts kā mērķis, un tur principā tā ideja bija arī tā bija pasniegta. Kad tu skaties caur to mērķi, lai nogalinātu, bet to vajag tomēr aizdomāties, ka tu nogalini cilvēku. Sev līdzīgi. Tur tā bija. Bet tas, ka viņš tiešām sakrīt tajā laikā, kad... Tā sakrita, jā. Tā sakrita, Tā ir sakritība. Tā ir sakritība, jā. Uzzinot par lielgabala pieminekļu zādzību, Arnis bija izdomājis joka pēc novietot mākslas darbu iepratī savam pagalmam ielas malā. Šorīt viņš tur atradis tikai pamatni, uz kuras bija novietots objekts. Viņš ir pārvietojams uz ritiņiem. Tas tāpat kā, man tagad zirga pajūgas te nolikšu, man viņu nozags. Tā ir krimināllieta.
Jēkabpils pilsētas pašvaldībā gan skaidro, ka objekts ticis nesankcionēti izvietots publiskajā vidē, tādēļ arī Vietvarā nolemts to aizvest. Pirmkārt, ir noteiktas procedūras saskaņošanas, izvietošanas publiskajā vidē, vismaz informācijas, tur vietu novietnes aptuveni, tad, lai viņi ierakstās kaut kādā vidē. Viena lieta. Otra lieta, tas ir diezgan pretrunīgi vērtējams, tas pats objekts. Cilvēki to var arī vērtēt neviennozīmīgi. Uz jautājumu, kādēļ pirms objekta aizvākšanas nav notikušas sarunas ar tā īpašnieku, Vietvarā atbild, ka tās rīcībā nesot ziņu par īpašnieka personību. Kad norādām, ka mākslas darba autors ir zināms, pašvaldībā uzsver, ka mākslinieks tiek aicināts sazināties ar Vietvaru, lai dabūtu atpakaļ savu darbu. Tāpat pašvaldībā norāda, ka tā atbalsta dažādu vides instalāciju izlikšanu pilsētvidē, tikai tam jābūt saskaņotam ar Vietvaru. Tikmēr īstā pieminekļa lielgabala meklēšana vēl turpinās. Valsts policijā uzsver, ka tiek meklēti acu liecinieki, izskatīti dažādi video materiāli un analizētas citas liecības, bet pagaidām ne lielgabals, ne tā zagļi nav atrasti. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Bet sestdienas vakaru RTV skatītāji aicināti pavadīt lieliskas mūzikas pavadībā, vērojot Latvijas izcilāko džezmaņu uzstāšanos, kā arī klausoties lieliskākās džeza solistas dziedājumu. Pulksten 22. ēterā sāksies festivāla Saksofonija 2021 vienīgais koncerts. Latvijas radiomājas pirmajā studijā šajās dienās valda krietna rosība. Gatavojoties festivāla Saksofonija vienīgajam koncertam, šeit mēģinājums aizveda Latvijas radio Big Bands kopā ar vairākiem solistiem. Saksofonists Kārlis Vanaks RTV ziņām stāsta, koncerta programmas pamatā divu džeza mūzikas guru skaņdarbi. Tie ir Džons Koltrēns, kas ir leģendārs džeza saksofonists un komponists, kā arī Maikls Brekers. Un šie divi vīri ir tādas centrālās personas programmā, un arī viņa mūzika. Un mums pievienosies kā solists Gins Pabērs, atskaņojot Maikla Brekera kompozīcijas. Koncertā plānot arī jaundarba atskaņojumi. Latviešu komponists un bundzinieks Sigvards Dižais ir radījis un aranžējis jaunu skaņdarbu, kura atskaņošanā pievienosies jaunais talants saksofonists Aigars Raumanis. Programmas izskaņā arī ar mums sadziedāsies Beāta Zviedre, un ar viņu kopā mēs atskaņosim pāris mūziklu tēmas no Džordža Geršvīna un Leonarda Bernsteina, un šoreiz tie būs mums ļoti īpaši aranžējumi, jo gan Deivids Gibsons, gan Kalums Sāva ir mūsu tuvi draugi, un šos aranžējumus speciāli radījuši mūsu orķestrim. Koncertā būs baudāms arī Rīgas saksofonu kvarteta skanējums Arta Sīmaņa vadībā. Uzstāsies modernā džeza grupa Lupa, kā arī trio Trensensus Aigara Raumaņa vadībā. Lūk, šī koncerta un arī festivāla galvenais elements. Šis ir tenora saksofons. Sestdien ar to tiks spēlēti visi koncerta galvenie skaņdarbi. Jāpiemina, ka latviešu mūzikā tieši saksofonam ir radīti daudzi izcili skaņdarbi, un džeza mūzika ir iekarojusi neskaitām klausītāju sirdis, atzīst Kārlis Vanaks. Tas kļuva ļoti populārs tieši arī muzikas skola. Bērni izvēlē, kādu instrumentu spēlēt, un tas ir ļoti attīstījies, un arī kopš tā laika repertuārs ir ļoti audzis gan ar oriģinālu mūziku, gan ar pārlikumiem. Tā kā noteikti varētu teikt, ka saksofons ir savā ziņā ļoti tāda populāra izvēle. Sestdien festivāla Saksofonija koncerta ietvaros klausītāji varēs baudīt pat 5 dažādu saksofonu skanējumus. RTV ēterā koncerts būs skatāms 22:00, savukārt svētdien 12:30. Laura Jansona, Mārtiņš Balka, RTV. Šīs bija ziņas 7, jau pēc mirkļa redzēsiet arī laika ziņas, bet mēs ar jums vēl tiekamies šovakar ziņās 9:00.
Naktī valsts austrumu daļā būs apmācies laiks, cita vieta debesis brīžiem skaidrosies. Daudz viet iespējams neliels lietus, vietām Vidzemē un Latgalē arī sniegs. Vēja ātrums Brāzmās paaugstināsies līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī -2 + 3 grādi. Dienā valsts austrumu daļā gaidāmi nelieli nokrišņi, pārējā valstī galvenokārt spīdēs saule. Vēja ātrums Brāzmās sasniegs 14 metrus sekundē, gaisa temperatūra dienā +1 + 7 grādi. Svētdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums, gaidāmi nelieli nokrišņi, gaisa temperatūra +2 - 4. Svētdien dienā daudz mākoņu, gaidām īslaicīgi nokrišņi, gaisa temperatūra dienā +3 + 8 grādi. Jaunā nedēļa sāksies ar nelielu salu pirmdienas naktī un mainīgu mākoņu daudzumu, tiesa gan pārsvarā bez nokrišņiem paies nakts. Gaisa temperatūra +2 - 3. Pirmdien dienā daļēji sauss un daļēji saulains laiks, gaisa temperatūra no +4 līdz +11 grādiem.